Jūs noteikti zināt Grīziņkalna apkaimes biedrību. Tā ir cilvēku grupiņa, kas uzskata, ka pārstāv sabiedrību, jo tikai viņi, vadoties pēc savām sajūtām, zina, kas sabiedrībai ir vajadzīgs. Viņi vēlējās izdzīt Geto Games no Grīziņkalna, jo uzskatīja, ka neliela parka daļa nodošana jauniešu sportam neatbilst sabiedrības interesēm. Grīziņkalna apkaimes biedrība tiesā sūdzējās, ka citi sliktie cilvēki, pieņem kā arī es, esam klāji noskaņojuši sabiedrību pret viņiem, maldinot par pieteikuma priekšmetu, tiesas procesa būtību un pieteicēju mērķiem. Personīgi es to daru ar tīru sirdsapziņu. Mani motivēt cīnīties pret neliešiem nevajag. Tiesā šie aktīvisti zaudēja, jo sabiedrības interesēs ir, lai bērni un jaunieši sportotu, nevis lai kāda kašķīga Marta ar savu draugu pulciņu realizētu šauras grupiņas redzējumu par pilsētu un parku izmantošanu. Apsveicam Geto Games un kārtējo reizi secinam, ka starp mums ir daudz cilvēku, kuri slēpjoties aiz sabiedrības interesēm, cenšas bojāt dzīvi citiem.